jā, vieta, kur mācīties augt. Mēs jau visi labi zinām, ka Latvijā meži mums ir daudz, apmēram puse, pat vairāk nekā puse. Līdz ar to mēs uzsveram, tā tiešām ir milzīga valsts daļa, par kuru mums ir jāmācās. Un tas mērķis ir mācīties piederību savai zemē, mācīties dabas pratību, jo šo zemi klāj mežs. Un, protams, mācīties to visu likt labā lietā, lai veicinātu šo te kopīgo labklājību. Es tagad saprotu, ka es būšu starp jums un pusdienām, tāpēc mēģināšu tā operatīvi izstāstīt, ko mēs darām, kāds ir piedāvājums skolām. Skaidrs, ka jūs to arī varat mūsu mājaslapā izlasīt, tāpēc es tā vairāk tikai iezīmēšu. Mums jau 20 gadi šogad paliek sadarbībā ar skolām, un arī 20,000 bērnu jauniešu skolotāji katru gadu iziet vidēji cauri mūsu programmām. Tā kā, ja Finieris vairāk uz to tā teikt, augstskolas pusi rādīja izglītības ekosistēmu, mēs vairāk dzīvojamies tieši šajā te pamatizglītības posmā. Un mums ļoti svarīgi autori ir skolotāji, tieši kā tādi mūsu vēstneši skolās. Un mēs esam atraduši to kopīgo interesi ar izglītības iestādēm iet ārā, jo arī skolas jūt to, ka sēžot ilgi telpās, līdzīgi kā jūs tagad šodien sēžat, nav tas labākais veids, kā uztvert informāciju, kā viņu apstrādāt un kā kaut ko iemācīties. Tāpēc jau bērndārzā mēs aicinām doties ārā, tur ir galvenais varonis cūkmenis, kas arī atklāja jau tāds pamatlietas par dabu, kas ir slikts kā atkritumi vai kas ir labs, kā izaudzēt koku un kā aktīvi tātad bērndārza audzinātāji iesaistīt ar noteiktiem metodiskiem jau līdzekļiem, ko mēs esam izdevuši vairāk gadu garumā šos te jau mazākos dabas pētniekus aktīvā dabas izziņā. Pamatskolas posms mums ir ļoti piepildīts ar aktivitātēm. Meža meistarklasa noklāja visu 1.9. klasi, bet tad tur ir attiecīgi dažādi uzdevumi, dažādas aktivitātes, kas veicina to, ka jebkuru mācību priekšmetu, ne tikai dabas zinības, var vadīt ārā. Angļu valoda mežā esam izdevuši, matemātika mežā, metodiskais līdzeklis. Ļoti daudz ņemam no Skandināviem. Šī pieredze viņiem doties ārā ir jau iestrādāta arī izglītības saturā, jau kopš 70. gadiem pagājušā gadsimta. Teikšu tā, ka arī tagad pēc izglītības reformas nevienam nav aizliegts doties ārā, drīzāk otrādi. Tiek uzsvērta sadarbība ar reālo dzīvi, ar dažādu maņu iesaistīšanu un, protams, arī ar došanos uz šiem kādiem uzņēmumiem vai mūsu gadījumā arī dabas objektiem, kur var iegūt papildus vēl dziļāku informāciju. Un tāds skaļākais, mūsuprāt, arī veiksmīgākais piemērs ir ekspedīcijas 6. klasēm, kur katru gadu iesaistam arī mūsu darbiniekus. Es zinu, ka šeit zālē arī ir mūsu darbinieki, kas vada ekspedīcijas skolēniem. Un tā ir ļoti liela koordinēšana savstarpēji uzņēmumu iekšienē, lai šis process notiktu, bet esam jau 8. gadu, ja nemaldos, šo te pasākumu izveduši un paši redzam, ka atsauksmes ir labas un skolas brauc un tiešām interesi atsaucība ir ļoti, ļoti liela. 8. un 9. klašu pētījums, kur mums ļoti laba sadarbība bija arī ar Latvijas Universitāti, ar Starpnozaru izglītības inovāciju centru, ir izvērties jau arī daudzu gadu garumā par iespēju 8. un 9. klasēm veikt reālu jau tādu kādu zinātnisko darbu mūsu veidotajos paraugu laukumos. Un šis te pētījums arī integrē daudz un dažādus mācību priekšmetus, un tie sasniedzamie rezultāti arī ir atbilstoši līmeņiem un meža pieejamībai veidoti, jo ne visi var aizbraukt līdz tiem profesionāli veidotajiem paraugu laukumiem, bet jebkurš Latvijā, es uzskatu, var aiziet līdz kādam mežam netālu no savas skolas vai pētīt pat atsevišķus kokus pilsētas parkā, vai pat, ja jums ir kustība traucējumi, jūs varat arī virtuālā vidē šādu pētījumu veikt, bet mēs to vairāk uzsveram kā sagatavošanās posmu jau reālam lauku pētījumam.
Jo šī digitālā vide, par ko es arī esmu ļoti priecīga, un man liekas, kur ir vēl vairāk jāinvestē arī uzņēmumiem nauda, ir tomēr ļoti labs tāds pirmais solis, lai bērni sagatavotos un arī būtu gatavi veikt pēc tam reālas darbības dabā, jo, ja viņi aizbrauc nesagatavojušies, tad tur būs vienkārši tiešām ekskursija pretī pavasarim. Bet mums ir svarīgi, lai viņi kaut ko iemācās, līdz ar to šis arī mežotājs digitālais mācību līdzeklis, ko veidojām, arī piesaistot Eiropas finansējumu, šobrīd ļoti labi darbojās, lai bērni tiešām mežā darbotos mērķtiecīgi. Un vidusskolē šodien patiesībā arī zīmīgs datums izziņojam kā reiz stipendiju ieguvējs. Katru gadu sadarbībā ar Latvijas finieri un šogad arī ar Latvijas koku asociāciju piešķiram stipendijas un veidojam šo stipendiju konkursu, kurā izglītojam vidusskolēnus par bioekonomiku. Un redzam, jā, šī joma arvien vairāk būs aktuāla un arī pašiem jauniešiem, kuriem ir interese darboties arī jau domājot par savu profesiju, tā ir laba vide, ekosistēma, kurā pamēģināt to, vai viņiem tas interesē. Kā jau minēju, pieaugušie mūsu uzmanības lokā ir tāda neliela radoša atkāpe arī pie pieaugušiem, pieskaitām studentus un arī mākslas akadēmijas studentus. Katru gadu arī ar viņiem sadarbojamies, jo uzskatām, ka mežu ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē cilvēki pirmām kārtām uztver emocionāli un cenšamies arī ar mākslu šo dialogu veidot, bet pats lielākais fokus tātad ir uz pedagogiem, pirmskolas, pamatskolas, vidusskolas pedagogiem, kuri tiek aicināti uz 2 veidu kursiem katru gadu, 12 stundu un 36 stundu kursi. Pēdējie mums notika kopā ar asociāciju Latvijas koks, kuru laikā šis lietkoku čemodāns tika apgūts un dažādos veidos izmēģināts. Jā, es ceru, ka arī būs jums iespēja pieteikties, jo mazā reklāmas pauze arī droši vien sūtīs visiem dalībniekiem arī šo labo ziņu, kas jūsu mājaslapā, kad skolas var arī iegūt šo lietkoku čemodānu, aicināt ekspertus skolu un līdz ar to ideāls produkts. Man liekas, tie pieteikumi tik daudz, ka mēs uz 3 gadiem to visu varam noklāt, bet tā kā sadarbības partneri mums atbalstīs, es ceru, ka tā arī būs. Jā, protams, skolas mīļās nāciet Latvijas koku mājaslapā, paldies. Bet to mēs beigās vēl pateiksim. To mēs vēl uzsvērsim, jā. Un to, ko es gribu arī piebilst, ka mani visvairāk pašmotivē arī darboties šajā jomā skolotāja atsauksmes un to, ka viņi tiešām pēc kursiem dažādā veidā dalās ar to, ka viņi tiešām ir sapratuši to, ka mēs dzīvojam meža lielvalstī, ka mums vairāk vajadzētu runāt par mežiem, vairāk mācīties darot dabā un ja pastāst vēl nesen, tiešām ļoti daudz bija mācību saturā tiešām par naftu, par akmeņoglēm, bet bija ļoti maz iekļauts koks un meži. Te ir arī minēti ļoti daudz, mums jāsaka milzīgs paldies dažādiem sadarbības partneriem, kas mums ikdienā palīdz augt un attīstīties, un ļoti daudz arī ar Eiropas partneriem strādājam, jo arī, skatoties ne tikai valstiskā līmenī, bet Eiropas līmenī, ir katrā valstī līdzīgas iniciatīvas, un es teiktu, ka pat šobrīd jau mēs esam vienādā problēmu lokā nonākuši tiešām, kā šo digitalizācijas laikmetu līdzsvarot ar iešanu dabā, un sadarbība ļoti labi veicina mums kopīgi katru gadu pasākumi, un arī dažādi sadarbības memorandi. Tas ir kā arī labs piemērs, ko mēs pagājušajā gadā arī jau sākām īstenot ekskursijas tieši asociāciju pārstāvjiem, un Latvijas biologi šeit iepazīst cirsmas un tiešām diskutē par tiem jautājumiem, kas ir kā karstie kartupeļi arī mēdī telpā. Tad vēl noslēgumā reklāmas pauze 2 lieliem pasākumiem. Pauls jau pieminēja Latvijas meždienas vai kāds cits no iepriekšējiem kolēģiem, kur 23. un 24. maijā TRT jums būs iespēja redzēt dabā vairāk kā 100 dažādus paraugdemonstrējumus, darbnīcas,
piedalīties meža stādīšanā, jo kopā iestādīsim vairāk kā 10 000 kokus, nepārspīlēsim. Un, ja vēl neesat pieteikušies, droši ar ģimenēm, ar skolām. Un noslēgumā šis ir tāds jaunums. Augustā atzīmēsim 20 gadu jubileju sadarbībā ar skolām un kopā ar Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Latvijas vides izglītības ekspertiem būs iespēja darboties dabā skolotājiem 2 dienu garumā un tiešām mācīties augt dabā. Paldies! Labu apetīti! Paldies, Līga! Paldies! Fantastiski! Vai mums ir slaidā jautājumi? Kā ar profesionālo izglītību? Profesionālā izglītība arī tiek atbalstīta, bet tas nav manā pārziņā. Latvijas valsts mežiem ir sadarbības līguma ar Ogres tehnikumu, arī ar citām profesionālās izglītības iestādēm, un tad tur tiek nodrošināts prakses, un tur ir speciālistu piesaiste, un es zinu, ka arī mani kolēģi lasa lekcijas LBTU, tātad meža fakultātē, bet tad, tas ir vairāk jau kā tiešām profesionālā izglītība.